Gribu priekšējo kritiķi pateikt, ka viņš ir ieguvis vārdu, bet tas ir vairāk tāds, tāpēc, lai mēs varētu vairāk vizualizēt un iedomāties, ja, jo reāli jau nav, mēs neesam sadalīts vairākās daļās. Kaut arī ir tāda psiholoģijas nozara, kura izpēta šīs dažādākās daļas, te, piemēram, man ir dažādas daļas, ko mēs arī darījām radošās terapijas grupā. Kaut arī tas tā ir, un viena no šīm daļām mēs esam nosaukuši par iekšējo kritiķi, bet vairāk tas ir domāts, lai mēs varētu, tā kā, ja mēs iedomājamies kā personu, tad mēs vieglāk ar to varam savienoties vai sākt sarunu, jo kā tu sāks sarunu ar kaut kādu netveramu spēku. Tas palīdz, ja ir šie attēli par tām daļām, ar kurām mēs gribam iepazīties sevī. Un tātad šis iekšējais kritiķis ir spēks, kurš pretdarbojas mums un ir katrā vienā no mums. Es nesmu izstāstījuši tos vispārējos principus. Parasti tas neparādās ar pilnu jaudu, līdz kamēr tu neiedrošinies darīt kaut ko ļoti būtisku tev. Kamēr tu iedomājies uz mērķi, tu šauj garām 1 un 2 un 3. Viņš vēl ir dikt mierīgs, bet tikko tu trāpi jau tuvāk jau 8, 9 un 10 tajā, kas tu esi un ko tu vienmēr esi gribējis darīt un ko tu dari, tajā punktā kritiķis jau sāk pacelt balsi, kamēr jau bļauj. Tas ir tas moments, kad tu dari kaut ko, kas tu esi, kad kaut ko tādu, ko tu uzdrošinies būt pati. Tas kritiķis klusē, kamēr tu nenonāc šīs situācijās, ka tev ir šī iespēja darīt to, ko tu gribi, kaut ko darīt pašas izvēlētu, un kur ir iesaistīts risks. Un kas ir risks? Risks ir, ka kāds ir pateikt, tas nekas nav. Risks ir, ka kāds kritizē, un tas cilvēks nozīmē daudz, un tu jūti atstumšanu, un tad ir sāpes. Un ko kritiķis dara? Viņš negrib tev, lai tev sāp. Un viņš sāk bļaut. Pirms tu pat esi sākus sākt. Vienkārši šausmīgi traki ir, ja mēs darām to, kas mēs esam, tad kritiķis kliedz. Un jo skaļāk viņš kliedz, jo tev ir labāka zīme, jā, tu dari to, kas tev ir jādara. Pēc tās tu vari zināt, es esmu uz īstās takas. Pirms tam šis kritiķis, viņš ir tādā parastā pļāpa līmenī. Mēs jau esam pieraduši dzirdēt visu to kritiku, kā tu izskaties, vai kas tev mugurā, vai kaut kā tāda, bet tā ir tāda, vēl salīdzinoši mierīga balss, kas tāda, toksiska, bet mēs esam pieraduši pie viņas. Bet tad, kad tu dari kaut ko būtisku vai sāc domāt kaut ko darīt, tu zini, ka tur tas tā kā kāds uzgriež skaļumu, kad viņš ļoti skaļi bļauj. Iespējams, ka tev iekšējais kritiķis grib runāt tagad, kad tu sāki darboties ar suprīgās nodarbes zīmējumu. Un iespējams, ka tu jūti pretestību pat pamēģināt sākt zīmēt kaut vai šo pašu pirmo vienkāršo krūzīti. Ir sievietes, kuras pat neuzdrošinās to, tu nepaļāvies tai balsī. Citreiz, ko tā balss izdara, viņa dažreiz ir tā ļoti viltīga. Tagad tev ir kaut kas svarīgs darām. Viņš atradīs visādas lietiņas, kas ir svarīgākas darīt dotajā brīdī, tikai lai tu nedarītu to, kas tev patiešām īstam ir jādara. Jo veļa nevar gaidīt. Tīri trauki nevar gaidīt, un viss ir jādara uzreiz, tūlīt un tagad, un viss ir ļoti svarīgi. Tas ir tas, kā dažreiz mūs paņem iekšējais kritiķis. Ierakstiet komentos, jums ir tā bijis. Vēl viena lieta, ka tu tomēr paņēmi tās krāsas un tajā plūsmā, tur krāsoņi zīmē, un tu aizgāji pāri 15 minūtēm, jau ir stunda 15, un tu zīmē, un tu esi vienkārši kaifā. Pēkšņi tev iedzeļ šausmīga vainas sajūta, jo tāpēc, ka tu nespēlējies ar bērniem tajā laikā. Viņi veselu stundu vieni paši kaut ko skatījās televizorā, un televizoru skatīties ir slikti. Es izlasīju visādus zinātniskus pamatojumus, kā smadzenes ietekmē, un man tagad bērnu smadzenes ir savainots tikai tāpēc, ka es veselu stundu zīmēju. Ja? Atkal bullshits. Tas, ko iekšējais kritiķis ir pametis. Vai arī mammai nepiezvanīja, vai māsai, vai draudzenē. Tā vainas sajūta, kas tā kā klucis pēc tam uzkrīt. Tas arī ir tas pats, lai tu nākamajā reizē neiedrošinies veselu stundu atrasties plūsmā tajā kaifīgajā sajūtā. Bet īstenībā, ja tu atradies tajā plūsmā, tad tu esi iedvesmo, ja tu neļauj tai vainai sev pārņemt, un tu vari iet un aizraut bērnus. Citās iepriekšējās radošās terapijas grupās pat ir tā, ka mammas posto arī savu bērnu bildes, ka bērni pat ir aizraut līdzi, ne tikai bērni, bet pat vīri, ka viņi redz, kā sieva ir tādā plūsmā un super, un viņa izbauda, un viņai patīk, ka viņi sāk prasīt pēc papīra un pildspalvas. Tas ir vainas apziņas klucis par to, kaut kas nav izdarīts. Atkal šī
iekšējā kritiķa blēdības. Tu esi bijis tik egoistiski, ka veltīs laiku sev. Pilnīgi otrādāk ir, jo tāpēc, ka tev ir jābūt tādai, kas velti sev laiku. Un, ja tu neveltīsi sev laiku un tu nepiepildīsi pats savu avotu, neviens cits to nedarīs, un no tukša budžeta tu neko nevari iedot nevienam. Iekšējiem kritiķiem principā nav sakars ar mākslu vai tiem radošajiem uzdevumiem. Viņš jau parādās regulāri, ne tikai saistībā ar zīmēšanu, bet kāpēc viņš tieši tagad uzplaukst? Tāpēc, ka viņš skaidri zina, ka radošās aktivitātes var tevī kaut ko sakustināt. Kaut kādas izmaiņas var rasties. Tu vari kaut kādu jaunu ideju iegūt. Radošās terapijas nodarbības tevi var vadīt uz sevis iepazīšanu. Un sevis iepazīšana nozīmē izmaiņas. Un iekšējais kritiķis saka, nezinu gan, tu par sevi vari kaut ko vēl šausmīgi uzzināt. Nekāp tajā dzīvības upē, tu vēl vari noslīgt. Kas tā ir pa balsi, tas ir brīdinājuma balss. Jo viņš zina, ka patiesībā šāda te sevis iepazīšana vada uz izmaiņām. Izmaiņām uztverē, izmaiņām, kā mēs dzīvojam, izmaiņām attiecībās, un izmaiņas izraisa bailes. Ir pat daudz koči, kas ir tieši izmaiņu treneri saucās, vai izmaiņu terapeiti, jo cilvēkiem ir kaut kādas palīdzības vajadzīgas, lai varētu piedzīvot tās izmaiņas. Kaut arī nav patīkama reizēm tāda iestrēgšana, bet tā ir pazīstama, tur ir drošība. Un iekšējais kritiķis, jā, viņš domā, nē, es tevi gribu pasargāt no šitā te, no tāda trakuma, no tādām sāpēm, no tādas neziņas, no uztraukumiem, no raizēm, no bailēm, no visa, kā tevi ir jāpasargā. Neskatoties uz to, cik pozitīvs varētu būt iznākums, jebkuras izmaiņas rada bailes par kaut kādu zaudējumu, kaut kādu nedrošību var sākt rasties. Aristoteļa citāts ir tikai viens veids, kā izvairīties no kritikas. Nedari neko, nesaki neko un nekas neesi. Iekšējais kritiķis būs klusu, cilvēki būs klusu, viņi tevi neievēros un tev nekas nesāpēs. Un vēl ir viens veids, kādā veidā mēs noliedzam, vai arī neapzināmies, ka mums ir tas iekšējais kritiķis. Jums pateikšu vienu simptomu, ir, ka mēs kaunamies par šo pretestību, kas mūsos ir šīs kā bailes, tagad parādīšu kaut ko man apsmies, vai atstums, vai nepieņems, vai es neizdarīšu kādām paprātam. Adlera psiholoģijā tas saucās. Ir 4 veidi, kādā veidā cilvēkam ir tās novirzes, un viena no tām ir, ko viņš sauc par people pleasing, cilvēkiem izpaticēs. Un tā kā mēs kaunamies no šīs pretestības, vai arī no tā, ko mēs jūtam, un tad mēs esam ar mieru kaut vai pateikt, ka es esmu slinka. Kaut vai pateikt, ka man ir slinkums, tāpēc es nedaru kaut ko. Par to man nav kauns atzīties, bet tādā veidā mēs noniecinām sevi, sakam sliktas lietas par sevi, jo mēs neesam slinkas. Kaut kur mums ir bail, kaut kur ir šī nedrošība, bet tas ir ļoti grūti pateikt to vārdos, jo tāpēc, ka tas liekas atkal, ka sāpēs, ja es nosaukšu to vārdos. Rīta saka, diemžēl zinu, kā tas ir, esmu izmantojis, nesaki neko nedaru, un tiešām paliek cilvēkos neredzams, un tam kaunam ir dārga maksa. Tā ir. Un tā vietā es jums iedošu kādas idejas, ko jūs varat darīt tūlīt un tagad. Šo pretestību iepazīt un arī iepazīt savu iekšējo kritiķi, jo iekšējiem kritiķim ir ļoti vērtīga informācija. Un viņš parasti pazīst mūsu visdziļākās bailes, viņš mūs ļoti labi pazīst, jo tāpēc viņš tur ir iestādīts, lai mūs pasargātu. Un, kā jau es minēju, šī pretestība, šīs sajūtas, par kurām es runāju, visas tās bailes, un ka liekas viss strīds, kad es eju, un tā neuzdrošinās, un tas risks un izmaiņas, un visas tās lietas parādās tad, kad mēs esam uz pareizās takas. Kamēr mēs tikai sapņojam rakstīt grāmatu, vai iemācīties zīmēt, vai attīstīt savu radošumu, vai izprast sevi. Kamēr mēs tikai tā domājam, būtu labi, kādu dienu, kad būs laiks, kad beigsies darbs, kad es būšu bezdarbnieks, kad es būšu pensijā. Kamēr to tā iekšē domājam, mēs jau nesakam nē. Mums tikai nav laiks šodien. Mums būs varbūt rīt. Tikmēr, iekšējais kritiķis, jā, labi. Tu jau neapdraud neko. Bet tikko viņš sāk bļaut, tad tu zini, ka tu esi, skaidrs, iedegās signalizācijas nozīmē esmu uz īstās takas. Mūs attur darīt to, ko viņš uzskata par bīstamu mums. Kaut kādas lietas, ko jūs arī dzirdēsiet tajā tutoriālī mācību video, tāds īsts kurs, kā iedraudzēties ar šo iekšējo kritiķi. Iepazīst savu iekšējo kritiķi, ieraugi, atzīst, kaut arī tas kritiķis savu balsi ieguva no
vecākiem, skolotājiem vai citiem cilvēkiem, kuri tevi kritizēja. Bet tagad tā ir tava balss. Kritiķa balss ir tagad tava balss. Tas ir tas pats, ko tu runā. Ieraksti šeit komentāru sāc ar to, ka tu šī momentā pasaki savu nodomu, es iepazīšu savu iekšējo kritiķi, arī es iedraudzēšos ar savu iekšējo kritiķi, jo tad, kad tu iepazīsties ar iekšējo kritiķi, mūsu nodoms, kāpēc mēs gribam iepazīties, ir, ka nevis pierakstīt viņam vainu vai nodarboties ar vainošanu, jo vainošana ir nekas cits kā atkal cita veida izvairīšanās. Angliski psiholoģijā tās termins avoidance, jo mums ir nepieciešams sastapties ar šo aspektu, kuru tev ir spēks mainīt. Tad, kad tu saproti, ka tas iekšējais kritiķis jau ir mana balss, es viņu nevainoju, kas to balsi ierakstīja, jo man ir spēks mainīt. Ar savu apziņu mēs varam mainīt jebko. Tas nozīmē uzņemties atbildību, ka tā esmu es pati, kas sev neļauju. Tā kā tad, kad tas notiek, un tad, kad tu to visu iepazīsti, un tas viss process, tā visa rezultāti notiks tā, ka tu dzirdēsi. Es arī joprojām dzirdu. Nav tā, ka tā iekšējā kritiķa balss apkust, jo mums ir vajadzīgs, jo jums nebūs iekšējais kritiķis, tam būs mentālā slimība. Naturāli. Tu izskries uz ielas plika vai naktskraklā, un tev iekšējais kritiķis neteiks, klausies, šodien neviens neiet ārā pidžamās. Jā, un tad tu saģērbsies, jā, tā kā mums viņš ir vajadzīgs. Bet tā balss viņa būs tāda, ko tu mainīsi. Ja? Nevis tā vietā, lai tu tagad savilktos čokurā, saķertu galvu, nē, es to nevaru, man tas nesanāk un neizdosies, un ko teiks tur mamma, tētis, draugs, bērni, vīrs, kaimiņi, tauta, ja? Ko visi pateiks, un to darot man nav certifikāts, un man nav apliecība, un īstais paraksts, un kas tik man nav, bet es apņemos to darīt, un es atradīšu, izdomāšu, es varēšu, es noskaidrošu, un tā vietā, lai mēs tā savilktos, ka man nekā nav, es pasaku, ok, labi, paldies, kritiķi, par padomu, tūlītās es atrisināšu to situāciju. Ja tu man to nebūtu pateicis, to ideju, ka man kaut kas nav, es nezinātu, ka man jānoskaidro, kā man var būt, kā es to varu pārtaisīt par ir. Jā, tā kā šī tava iekšējā ragana būs pārvērtusies par glītu, līdzjūtīgu menedžeri. Ja? Tas vairs nebūs iekšējais kritiķis, tas būs iekšējais menedžeris. Un tāds foršs, jo tāpēc, kad ir jāzina, menedžerim jābūt kontrolē, ja viņš nebūs nomodā par to, kas notiek uzņēmumā, ziniet, viss kaut kas notiek, tad viss saka, mums galīgi čābisks, nekas netiek menedžēts, nekur neviens ne pa ko nav parūpējies, nav noskaidrojis un tā. Tā kā aicinu, te būs sākt pozitīvas attiecības ar viņu.